turpinu lasīt Joe Dispenza. Un jūs jau saprotiet, ka vārdi ir vārdi, ir vienkārši vārdi. Bet vai vārdi vispār mēdz būt vienkārši? Mēs ar vārdiem varam cilvēku pacelt 7. debesīs, bet varam nogrūst visdziļākajā ellē. Vārdi ir dzīva substance, enerģija. Pat vienkārši pasakot vārdu paldies, vai ne? Mēs viņā varam ielikt sajūtas. Varu vienkārši pateikt paldies, bet varu pateikt, vai, paldies. Es tev patiešām esmu pateicīga par šo vai par to. Tas bija tik fantastisks piedzīvojums. Jeb kafijas tasīti, ko tu man pasniedzi no tik skaistiem traukiem. Paldies tev liels par uzmanību. Paldies tev liels par mīļu vārdu. Ar tādām sajūtām, vai ne? Jūs taču jūtat atšķirību. Un jūtam ne tikai, kad saka to mums, bet to jūt arī cilvēks, kuram mēs to sakām reizi. Jā, tāpēc tik svarīgi ir saprast un zināt, jā, to, ka mēs varam gan celt spārnos, gan nogalēt. Jā, un gribētos jau celt spārnos. Jā, jo katrs cilvēks, kuram tu esi pateicis kaut ko tādu, kas viņu ir pacēlis spārnos, aiziet ar pilnīgi citu enerģiju, pilnīgi citu prieku un gandarījumu. Un nes to sajūtu tālāk citiem cilvēkiem. Forši, vai ne? Labi, mazā atkāpīte, lasam. Un arī par šo tekstu, jā, par šīm grāmatām visām lasot viņas, jo vairāk tu viņus uztver nevis kā vārdus, bet vārdus, ko tu laid caur sevi, un viņa jau ir enerģija, kas jau nes, tu viņus izjūti. Un tad, kad tu viņus izjūti un saliec plautiem, un vēl jau vairāk, tad, kad jau tu jūti, ka tavi energocentri ir iedarbināti, un to visu savienojot tajā jūtu pasaulē. Ziniet, ko vēl pastāstīšu? Par jūtām. Kā vienmēr stāstīšu visvairāk par sevi, jo mūsu jūtas, mēs neprotam just. Mēs neprotam just, mēs baidamies just, jo kaut kad maziņā esot, kad mēs bijām bērni, ja, un jūs jau zināt, es esmu daudzreiz stāstījusi par to, kad bērniņiem viņi ir atvērti, viņi cauru visu savu dienas laiku dzīvo teta un alfa stāvokļos. Tas nozīmē, ka viss, ko mēs viņiem pasakām, nokļūst viņu zemapziņā. Jā, tāpēc bērnības traumas ir tās, kas visvairāk sāp un kuras ir visgrūtāk izstrādāt, jo viņš ir patiešām zemapziņā. Un tad, kad mēs pieaugam, zemapziņa aiztaisās ciet un nobloķējās, jo mums tur kādreiz ļoti sāpēja. Un tāpēc zemapziņa aizverās un nelaiž mūs tur, lai mūs vairs nesāpinātu. Nu, lūk, un tāpēc nākas iziet lielu, garu ceļu, lēnām, vēlreiz izdzīvojot visas tās savas sāpīgās lietiņas, kas bijušas ir bērnībā. Jā, un ziniet, ko traumēti ir sievietes un vīrieši, mēs visi. Un iedomājieties, tad, kad mēs tiekam laukā un izdzīvojam visas tās traumas, mēs atkal varam dzīvot teta un alfa stāvokļos un just, tur visa tā dzīves bauda, ka mēs jūtam, jo mēs esam enerģija. Un visi mēs esam enerģija, mēs jūtam, ko domājam. Mēs pieskaroties viens pie otra, varbūt pat nevis pat pieskaroties, bet pājot garām un iekļūstot viens otrā aurā, mēs jau sajūtam, mēs jūtam, ar ko tas cilvēks dzīvo.
Jā, un iedomājieties, ja mēs esam bez nosacījuma mīlestību, un ja mēs attīram tās savas auriņas un attīram savu zemapziņu un kļūstam visi vienkārši jūtīgi, kā bijām bērnībā. Un tas taču ir iespējams. Joe Dispenza ir tas cilvēks, kas māca par to. Un īstenībā internetā ir tik daudz cilvēki jau, kas iet šo ceļu, un tas taču ir forši. Jūs iedomājaties, mēs esam dievi, kas varam radīt realitātes. Un mēs to nespējam tikai tāpēc, ka esam iespundēti šajā rāmītī, tajās traumās, kas kādreiz ir bijušas bērnībā. Kaut kādi mirkļi, kas ļoti, ļoti ir sāpējuši, un zemapziņa aizverās ciet un mūs tur nelaiž. Un pieauguši, kad esam, mēs tikai apzināti varam tur iet, un tad zemapziņa pa mazam gabaliņam laidīs, jo visas tās sāpes, kas ir sakrātas, nav iespējams vienā mirklī izdzīvot. Starp citu, par to runā filmā, aizmirsu latvisko nosaukumu, krieviski viņš ir Посвященный, kur cilvēkiem nebija jūtas. Un puisis atkal jūt, un tad viņš aizgāja to robežu, kur šo robežu, jūtu robežu, un visas jūtas atkal atgriezās pie cilvēkiem. Nu, lūk, tas taču ir tik fantastiski. Jā, un to es arī gribēju pateikt, ka mēs patiešām nejūtam, mēs uzvelkam tādas savas maskas, un ar šīm maskām staigājam. Priekš viens maidam šitā, priekš otru šitā, priekš trešā cilvēka mums kaut kāda ir frāze, kā viņa saucās, ko mēs vienmēr izmantojam, jā. Un īstenībā mēs tik negodīgi paliekam paši pret sevi un pret citiem. Tur jau viss tā lieta, ja mēs nevaram būt godīgi pret sevi, mēs neprotam būt godīgi ne pret vienu citu. Nu, lūk, jā, bet tikai tad, kad mēs izstrādājam tās savas traumas un ieskatāmies savā dvēselē, jā, tad mēs viņu palaižam brīvībā. Mēs palaižam brīvībā. Ļaujam savai dvēselē dzīvot, jo izlaižam no šī sprosta, jā, no šī būra, kurā viņi dzīvoja. Ļaujam sev dzīvot, pieņemam sevi tādi, kādi esam, un līdz ar to pieņemam citus, kādi esam. Un vairs neveltam ne mirkli laika par to, lai kādu aprunātu vai kādu tiesātu, jo katreiz, kad mēs kaut ko tādu izdaram, mēs bloķējam mīlestības lielo plūsmu. Bet, kad tu jau esi izjutis mīlestību, kas ir tevī, tā beznosacījuma mīlestība, tad tas ir viss svarīgākais, un to nekādīgi negribētos bloķēt. Tāpēc es pieņemu lēmumu neapvainoties, neaprunāt, netiesāt. Jā. Un ja nu kaut kas sanāk tāds izdarīt, tad godīgi arī atzīties, ne jau tam cilvēkam, bet pašam sev. Jā, tas tā bija. Pateikt paldies par mācību stundu un turpināt iesākt to. Jā, jo ar pirmo reizi nevienam nesanāk un svētos tad mums nav. Tāpēc tas ir ceļš, kurš ved uz vēl lielāku mīlestību, uz vēl augstākām vibrācijām. Un kā jau es arī esmu teikusi savās daudzās tiešraidēs par to, ka jo augstākās vibrācijās tu esi, jo tu kļūsti par vilni, ja? Par vilni kvantu laukā. Un viss, ko tu sūti kvantu laukā, viss atgriežas pie tevis. Tāpēc ir tik svarīgi tās vibrācijas turēt augstas, ja? Un viena no šīm vibrācijām ir pateicība mirklī. Šobrīd pat, kamēr klausties mani, uzliekiet uz pauzīti un nosauciet vairākas lietas, vismaz 3, par ko jūs šai brīdī esat patiešām pateicīgi savai dzīvei. Bet varbūt jūs varat nosaukt 5, bet varbūt jums nesagādās problēmas nosaukt 10, bet varbūt jūs viņas varat uzrakstīt un izjust.
Ko jūs jūtat, kad jūs rakstat? Ko jūs jūtat, kad jūs par to domājat? Tas taču ir fantastiski. Wow. Es taču gribēju lasīt grāmatu, bet aizrunājos. Labi. Aiziet. Visbeidzot, ja novēršat uzmanību no lineārā laika, kurā ir pagātne un nākotne, vairs neatrodaties laikā, jūs esat tagadnē, kurā pastāv viss kvantu laukā pieejamās iespējas. Tā kā vairs neidentificēties un neesat saistīts ar fizisko pasauli, jūs vairs necenšaties ietekmēt matēriju ar matērijas palīdzību. Stāvat pāri matērijai un pāri tam, kā identificējat savu ķermeni noteiktajā telpā un laikā. Kā tu jūties šobrīd savā ķermenī? Ļoti reālā ziņā jūs atrodaties vienotā lauka bezgalīgajā melnumā, kurā nepastāv nekas materiāls. To nepastiprināti ļauj panākt patstāvīgi centieni nokļūt pašreizējā brīdī, kuru aprakstīju jau iepriekšējā nodaļā. Pašreizējais brīdis, redziet? Mēs tik ļoti vienmēr dzīvojam savās domās, vai nu pagātnē, pārsvarā savās sāpīgajās lietiņās, vietiņās, vai nu nākotnē. Kas nu rīt būs? Kas būs pēc stundas, ko es darīšu pēc 2 stundām, ko gatavošu ēst. Un tā mēs domājam caurām dienām, un mirklī šeit mēs vispār neesam. Bet tieši šis mirklis ir tas, kurā ir pieejams kvantu laukā viss priekš mums. Mēs esam dievi, kas var radīt realitātes. Vienkārši ir jāpieķerās pie tā, jāsāk strādāt ar domām. Jāsāk, vau, čau, draudziņi, zirneklīts atskrēja. Ar domām, ar savu ķermeni. Aiziet, lasam tālāk. Viss ir iespējams, draugi, viss ir iespējams. Viss ir iespējams, tas vienmēr priekš mums ir, vienmēr mums ir bijis, bet tā informācija ir slēpta, jo uz mūsu enerģijas uzdzīvojās. Jā, bet tad, kad mēs saprotam, ka mēs savu enerģiju varam neatdot nekam citam, bet tikai sev, tad mēs varam celt savu realitāti ar šo enerģiju. Bet tad, kad mēs viņu uzmanībā izbārstam, izkaisam, kā vispār nevajadzīgu lietu, mums pašiem paliek nekas. Mums nav enerģijas, lai celtu šo realitāti. Ok, lasam tālāk. Tiklīdz tas notiek, uzmanība un enerģija atklājas nezināmajā laukā, viņpus matērijas, kurā pastāv visas iespējas laukā, kuru veido vienīgi neredzamas frekvences, kuras pārnes informāciju un apziņu. Gluži kā kvantu fiziķi, kuri novērsa uzmanību no elektrona, lai konstatētu, ka tas pārvēršas par enerģiju un varbūtību. Ja jūs novērstu uzmanību no savas dzīves vai paceltos pāri atmiņām par to, jūsu dzīve kļūtu par varbūtību. Ja koncentrēties, galu galā, ja koncentrēties uz zināmo, saņemat zināmo. Ja koncentrēties uz nezināmo, radāt varbūtību, jo ilgāk būdams apziņā, spējat uzkavēties bezgalīgo iespēju laukā. Apzinādamies, ka esat apzināts šajā bezrobežu melnumā, novērsdams uzmanību ne uz savu ķermeni, ne uz lietām vai cilvēkiem, ne uz vietām vai laiku, jo ilgāk ieguldat enerģiju nezināmajā, jo labāk spēsiet radīt jaunu pieredzējumu vai jaunas iespējas savā dzīvē. Tas ir likums. Jūs nevarat iziet caur kvantu lauka durvīm būdams kāds. Jums tām jāiziet, esot nevis ķermenim, bet gan apziņai vai apzinātībai, domai vai varbūtībai, atstājot aiz muguras visu pārējo, kas ir fiziskajā pasaulē, un dzīvojot tikai pašreizējā mirklī. Nu, lūk, draugi. Šoreiz šis video beigsies šādi.
Jā, un īstenībā šobrīd man pašai arī ir tik daudz visādu lietu nesakārtotu, kurā uz sitienu es nevaru izdarīt neko. Bet es varu savu enerģiju tērēt, domājot par tām lietām, kas nav sakārtotas, jeb ieguldīt savu enerģiju šajā mirklī. Tas jau nenozīmē, ka es neko nedaru, lai to sakārtotu. Bet es vienkārši gribu pastāstīt, kad ja kādam no mums liekas, kad ja kaut kas nav kārtībā, un mēs caurām dienām tik par to vien domājam, tad mēs kaut ko kārtojam. Tas nebūtu tā nav. Mēs savu enerģiju izmetam, jo enerģija ir vērtīga. Vērtīga ir tieši šī enerģija. Par ko tu domā šobrīd? Par ko tu šobrīd domā? Un ja mēs domāsim visu laiku par tām problēmām, vai par to, ar ko pabarot, ko pagatavot ēst, ko vilkt mugurā, mums pašiem pavisam nepietiks enerģijas, lai celtu šo jauno realitāti. Tāpēc jāstājās ir savas enerģijas sardzē, domu sardzē, jūtu sardzē. Jāuzņemās pilna atbildība pašam par sevi. Un, protams, jāpaļaujās un jāuzticās dzīvei, jābūt pateicīgam. Bet tas taču ir tik skaisti. Tas ir tik skaisti. Labi, mīļie, šodien ar to arī beigšu. Un noteikti gaidiet jaunus video, jo šī apzinātības lieta man ir tik ļoti aizrāvusi, ka es turpināšu ar to dalīties, un tas ir fantastiski. Tas ir fantastiski. Šērmuļi pa kauliem. Jā, tā ir cita dzīves kvalitāte. Kad mēs izlaižam sevi no tiem rāmjiem, mēs esam citi cilvēki. Jo īstenībā, kamēr dvēselīte ir ieskundēta šajos apvainojumos, mēs dzīvojam svešu dzīvi. Jā. Jo mēs kaut kad esam pieņēmuši sevi tādu, kā tai brīdī bērniņam, mums kā bērniņam, būdamiem tajā alfa vai teta stāvoklī, kāds vārds sāpīgs priekš mums ir iekritis un bijis tik nesagremojams kā bērnam. Jā, un vairums gadījumu tas pieaugušais, kas mums to ir teicis, vai nu arī tas bērniņš cits kāds, nav gribējis mums neko sliktu izdarīt. Mēs paši esam pieprasījuši šo mācību stundu un to arī saņēmuši. Un tāpēc pašiem droši jādodās šajās sāpēs. Viņas vēlreiz ir jāizdzīvo un jālaiž savu dvēselīti ārā. Jāizlaiž no šī būra, no šī rāmja. Mīlu jūs un noteikti gaidiet nākošo video, nākošo lasījumu. Ja varbūt paši jau esat ieintriģēti, dodaties uz bibliotēku. Šīs grāmatiņas ir dzīves, tā ir dzīva informācija, kas maina mūsu dzīvi, mūsu dvēseli. Ar tālu tikšanos!